To mēs visi esam smuki sataisījuši. Mums šis darījums ir jāiedabū PVN deklarācijā. Taisnība, taisnība. Ko mēs daram ar PVN deklarāciju? Atveram specifikāciju un norādam 41. laukā mums ir 2,310 un realizācija tie 10 000. Bet mēs esam pagājušā periodā saņēmuši 5 000, kas mums ir jānomīnus no realizāciju, jo apliekamais darījums mums ir tikai starpība no darījuma mīnus saņemtais avans. Un mēs šo grāmatojumu arī norādam, ieliekam mīnus zīmīti un grāmatojumu. Avans debetā, kredītā, parāds. Visiem tiem, kuriem šādi avansi ir jānogrāmato, ir vienalga, vai jūs to darat caur noliktavas dokumentu, vai jūs to darat finanšu dokumentā. Tam nav nozīmes, ja? Vai jūs šo finanšu dokumentu iegūstat no noliktavas dokumenta. Ir jāatcerās, ka, ja ielikta mīnus zīmīte, tas nozīmē, ka summa tiek nomīnusota. Ja? Tātad darījuma vērtība parādīsies mazāka. Ja mums būtu saņemtais avans arī 10 000, un mums ir šāds grāmatojums ar pluszīme realizācija, mīnuszīme, tātad mums parādītos atlikuma apgrozījumā 0. Nu, spiežam aprēķināt, jo vieglāk ir redzēt tad, kad, pa lielu laika intervālu ieliku. Tagad visu mēnesi aprēķināsies, tātad mums ir 21. aprīlis, lai mums tikai viens darījums parādās, nu gan mēnesis, 47. Garu gadu izveidoju. Tā. Un skatāmies, vai 41. laukā mums parādīsies pareiza summa. Jā, lūk, ir tie 5 000. Un 52. savukārt ir 1110. Un apskatāmies specifikāciju 52. laukā. Te ir pavisam vienkārši ieliekam 2,310 PVN un viss ir vislabākajā kārtībā. Deklarācija ir sataisīta un urā, un ļoti jauki. Bet ar deklarāciju vien nepietiek. Mums vēl ir jāuztaisa PVN 1/3 daļa. Pareizi? Pareizi. Nedzirdu, ka jūs sakat, kad ir pareizi. Visi skaļi sakam, jā. Tātad atveram PVN 1 un specifikācijā norādam. Tur ir 3. daļa. Preču pakalpojumu vērtība. Tātad 2,310 plus realizācija ar mīnus zīmi saņemtais avans. Tieši tāds pats grāmatojumi, tādu paši darījumi jānorāda kontējuma schēma, kāda ir PVN 41. laukam. Jo tas ir analogi tam pašam, kas parādīsies PVN 3. daļā. Tā. Tā. Un PVN summu es ielieku 2,310 un 5,40. Un šis jau attiecās uz nākošo darījumu. Tātad spiežam pogu aprēķināt un apskatāmies, kas mums ir noticis. 3. daļa. Lūk, mums parādās 2 darījumi. Šī ir realizācija, šis ir PVNs, un mēs saprotam, ka 10 000 22% nekā nav 1110. Savukārt ar otru ierakstu mums parādās ar mīnus zīmi, tā kā mēs tur no grāmatojumam ar mīnus zīmi parādās saņemtais avans. Pie PVN parādās saņemtais avans ar 21% tāds, kāds bija tajā laikā. Bet, ja mēs apskatāmies, redz, kur paliek atlikumā kaut kāda 50 lati, kas neatbilst nekādai patiesībai. Mums šeit būtu jābūt 5000 un 1110. Kā mēs no tā varam tikt vaļā? Atveram pašu dokumentu un nomainam šo te 21 likmi uz 22. Jo jums saprot, ka katra likme ir sava, tātad jāuzrāda 2 rindās. Vai kur jau aizlecu, vajadzēja nospiest pogu aprēķināt, vēlos pārēķināt, un tagad mūsu rezultātam ir jābūt pareizam. Lūk, tas, kas mums ir norādīts deklarācijā. Deklarācijā 41. laukā mums ir norādīts, ka mums ir 5000, 52. laukā
mums ir 1110. Salīdzinām ar pielikumu, mums viss ir precīzi, viss ir pareizi. Otrā lieta, vai variants numur 2. Dzēsīsim kontējumu, lai mums vieglāk ir skatīties. Tātad otrs mums ir, tad, ja mums ir 22% gan dokumentā, gan pie saņemtajiem avansiem. Kontējuma rezultāts mums ir tieši tāds pats. Šoreiz mēs varam pārbaudīt arī matemātiski 10,000 mīnus 5,000, dabūjam galā 5,000, kas mums ir jāsamaksā, un 2,200 mīnus saņemtais avans par 1110. Gala rezultāts ir tāds pats. Atveram kontējuma veidni un apskatāmies, kādas summas mēs šoreiz tur kontēsim. Šoreiz mēs kontēsim drusciņi savādāk. Mēs kontējam realizāciju. Tāpat kā iepriekšējā, ja, tātad mums ir 2,30, 6,1 kaut kāds konts, vai tālāk mēs kontējam PVN summu pa PVN likmēm. Atkal mums ir debitora parāds un PVN, un mēs grāmatojam PVN summu saņemtajam avansam pa PVN likmēm, jo tas ir vienā un tā pašā periodā. Tad pieņemsim, ka martā mums bija šis darījums uzrādīts, un mēs rādam, ka mēs nomīnusojam PVN un arī saņem to avansu PVN likmēm. Ja gribat, protams, var grāmatot tā, kā es šeit rādīju, tikai starpību par saņemto avansu, bet, par rezultātu pareizību tad es negarantēju. Spiežam kontēt, apskatāmies, kāda mums ir grāmatojuma, redzam, realizācija mums ir nogrāmatota, PVN par realizāciju nogrāmatots, avans ar mīnuszīmi ir aizgājis, un PVN arī ar mīnuszīmi ir aizgājis. Un skatāmies, kas mums notiek deklarācijā. Meklējam, kur mums ir PVN. Šreiz ielikšu 21. datumu. Skatos specifikāciju, tātad realizācija ielikta, ar mīnuszīmi ir ielikta. Tā 52. laukā, realizācija ir ielikta, PVN ir ielikts. Tā kā viss būtu labi, ja, skatāmies, kas notiek. Spiežam pogu aprēķināt un skatāmies, vai ir pareizi vai nav pareizi. Kontēšanas veida mums ir tāda pati, un konstatējam, šeit mums ir pareizi, bet šeit mums kaut kā tas cipars ir milzīgi pieaudzis. Varam vaļā specifikāciju un raugamies, kas tur ir noticis. Un konstatējam, ka mēs esam smuki ielikuši PVN no visa darījuma, bet ar mīnus zīmi mēs neesam ielikuši PVN, ko mēs esam jau saņēmuši avansā. Kā zināt, kādu grāmatojumu ielikt? Pavisam vienkārši atveram dokumentu un apskatāmies, kāds mums ir PVN grāmatojums. Un tieši tādu pašu mēs ieliekam arī PVN specifikācijā ar mīnuszīmi, jo mēs samazinām summu. Mīnuszīme šeit ir tieši tāds, kas matemātikā. Ar plusu deklarācijā saskaitām, ar mīnuszīmi no deklarācijas noņemam. Un skatāmies, spiežam pogu aprēķināt un skatāmies, vai viss notiek tā, kā ir jānotiek, un vai rezultāts būs pareizs. Vai būs mums 5000 un 1110? Jā, lūk, urā!